Iespējams, pirmais jautājums jūs varētu mazliet tā izbrīnīt, bet vai kāds no jums ir dzirdējis par tādu lietu kā piena vanna? Kā bērniem zīdaļiem, kas ārdā? Nē, pieaugušajiem piena vanna. Par pienu vannu dzirdēts. Vai jūs esat dzirdējuši par tādu šokolādes vannu? Šie divi un vēl kādi, tie ir spa procedūrā piedāvāti tādi relaksējoši piedāvājumi, kas ir, kad tu vari iemērcēties kaut kādā tādā unikālā, no vienas puses šķietam ikdienišķā, gan vai saka ēdienu produktā, bet tās substances, tās vērtības, kad viņas pieskārs ādi un attiecīgā procedūrā, viņas pat ļoti labas esot kaut kādā veidā priekš ādas, priekš vispār ķermeņa labsajūtas, viņas dārgi maksā, bet arī šeit Latvijā mums ir iespēja atrast dažās spa vietās, kur mēs to varētu arī pat pamēģināt. Protams, pasaulē ir dažādi varianti. Es mazliet paskatoties un nedaudz zinot, cilvēki izdomā interesantas lietas, var iet augļu vannās mazgāties, var iet visādos šķidros izkūgu. Nu, tā kā, ko tik var izdomāt? Bet, kādēļ es to pieminu? Jo es vēlos, ka mēs mazliet iedomājamies, mazliet vizualizējam, kā būtu, ja mēs taptu iemērcēti, iedziļināti kaut kā tādā, kas no vienas puses mūs apņem ar to ikdienu, kas ir šķietami tik zināma un tik parasta lieta, bet tajā pašā laikā tik unikāla un tajā konkrētajā aspektā pilnīgi kaut kas jauns, pilnīgi kaut kas neparasts, kaut kas tāds, kas mums dara tādu labumu, ko iespējams mēs nekad neesam apzinājušies. Tā kā mazliet vizualizēt, kā tas būtu, ja kad mēs ieejam, piemēram, man vāna nav šodien jau vānas pārsvarā, no mājas pārsvarā visiem ir dušas, bet ja mēs tiešām, ka mēs ieejam vānā un vāna, jā, tur ir parasts ūdens un tā, bet kā mēs, piemēram, izmantojam teikumu, ka mēs sakam, ūdens ir kā piens, vai ne? Es neesmu izmantojuši, man nezinu, kāpēc no bērnības atmiņā šis, ja iet siltā ezerā, tepat, jā, iet šeit pat Limbažos, es joprojām atceros reizi, kad es iekāpu, likās, domāju, tā kā vanna ūdens, tā kā silts piens. Šis attēls, es vēlos, lai mēs mazliet pie šī attēla paliekam, un lai caur šo attēlu, šo iemērcēšanās attēlu kaut kādā unikālā masā, unikālā tādā kaut kādā vietā, ka mēs to mazliet pārnesam un paraugamies uz to caur Tēva, Dēla un Svētā gara savstarpējām attiecībām un caur šīm attiecībām, kas ir vērsts uz mums, katru personību. Un tāpēc es šeit tik ikdienišķai lietai, ko mēs visi runājam, mēs visi zinām vārdam mīlestība. Ne? Mīlestība, mēs jau šajā dievkalpojumā jau 50 minūšu laikā, man šeit izskanēs vismaz jau 10 reizes vārds mīlestība. Bet es vēlos iedot mūs, tā kā, lai mēs domājam viņu, ieraugam tādu mazliet citu viņai perspektīvu. Iedomājieties, kā nosaukt tādu mīlestības mērķi, kas mūs apņem. Iedomājieties, ir ēdiens, kas ir tāds, tur ir kartupelīši, jā, tur ir gaļiņi, bet tagad ir tāda mērce, kas forša visu pārlai pāri un padara to tādu kreptīgu un garšīgu. Labi, mana omīte nereti taisīja vienkārši mums parasti kartupeļi, parasti burkānu un krējums. Arī nekāda vaina, bet šajā reizē mēs mazliet padomājam par šajā kontekstā. Un es vēlos izdalīt šo mērci, ja tā teikt, šo mīlestību tādos trīs tādos aspektos. Tās unikālo saturu, šīs mīlestības unikālo saturu, kas no vienas puses ir kaut kas ļoti ikdienišķs un tajā pašā laikā ļoti unikāls, tad kā viņš ir tas praktiskais piepildījums tai mērķi, kā viņi praktiski uz tās mūsu dzīvē izskatās, ja kā viņi uz tās šķīvi izskatās. Un tad to pēdējo, kas parasti tas novērtējums, kas šodien vienmēr tas svarīgākais, tā pieredze, jeb, teiksim tā, tas atzinums, kur mēs teiksim, jā, šo mēs teiktu, tas bija super, jā, šis ēdiens bija tā, tas trāpīja man tieši īstajā vietā. Tad par unikālo saturu mīlestībai, par tās praktisko
praktisko izpaušanos, tehnisko, un par tās pieredzi un atzinumu, kas nāk, kad viņi ir tas galapunkts. Un, ja jums ir bībeles, es nezinu, varbūt tās var Edgars palīdzēt, ātri uzliek raksturiet, jo es neizsūtīju raksturiet kā tā, bet te būs dažas, kas būs daudzas teikšu, bet šī ir viena, varbūt nezinu, ja nav iespēja, bet viena raksturiet no Jāņa evaņģēlija. Viena raksturiet no Jāņa evaņģēlija. Ja jums ir bībeles, jūs varat atvērt Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā 9. pants. Varbūt iespēja uzlikt uz ekrānu? Nav. Vajadzēja iepriekš. Ok, tur viss kārtībā. Jāņa evaņģēlija 19. nodaļa, 15. nodaļa, 9. pants. Un tur rakstīts šādi. Kā Tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Šis viens pants. Jā. Tātad, kā Tēvs, tā es, palieciet manā mīlestībā. Tad, kad es biju jauns, tas bija gadus atpakaļ, man ļoti aizrāva, tagad pēdējā laikā mazāk vienkārši no laika, citi pienākumi, Petrīt, tā jau gan mēs nedarām. Paldies. Man ļoti aizrāva mūzika, dažādi mūzika. Es klausījos, skatījos, spēlēju. Viens no tiem, varbūt jūs zinat, bija mūzikls tāds Mulenrūža, kas nāca. Un šis mūzikls, šis stāsts galvenais ir par to, kā nabaga dzejnieks ierodās pilsētā, aizdoties uz kabarē ar draugiem, un viņš vienkārši no galvas līdz kājām iemīlās top kabarē zvaigznē, tajā kurtizānē, kā viņi saka, elegantajā vārdā. Un kā šī mīlestība sagroz viņus kājām gaisā. Viena no tādām galvenajām ainām šajā filmā ir, kur tagad šis nabaga dzejnieks, viņš ar dziesmas nosaukumu, kas saucās All You Need Is Love, jeb viss, kas tev ir vajadzīgs, ir mīlestība. Viņš tagad mēģina viņu pārliecināt, ka mīlestība, tas ir kaut kas tāds, ka tā ir gan pievilcīgs naivums, tā ir gan lieli dzīvumi, tā ir krāsas, kuras nevar neko piedzīvot. Un ja vien viņa noticētu, ja vien viņa ļautu šai mīlestībai, un šī kurtizāne saka, nē, mīlestība nopērkama, mīlestība samaksā naudu, nav īstas mīlestības. Kā jau tās attīstās, protams, šīs dziesmas beigās, viņi jau dzied duetā, viņi jau sāk pieņemt, tas ir kurtizāne pieņemt. Un tad tur ir trešais vīrs, kurš parādās, protams, kurš arī ir iemīlējies, un viņš ir greizsirdīgs, un stāsta beigās, viņš tagad nošauj šo kurtizānu, viņa mirstot tā savu dzejnieku rokās. Viņš saka, ka pat, ja šis viss notiktu, es būtu gatavs to izdzīvot vēlreiz, jo es zinu, ko nozīmē tagad īsta mīlestība. Tad tas mīlestības attēls, kad no mīlestībai nekāda īsta vērtība nav, mīlestība nopērkama uz to, ka mīlestība tomēr ir šajās attiecībās atrodama, un neatkarīgi, kas tavā dzīvē notiks, tu esi gatavs kaut vai savu dzīvību vadot par to mīlestību, lai tikai viņi būtu piedzīvojis kaut nedaudz šajās dzīves, kas robežās. Un interesanti novērot, ka lai arī ļoti maz cilvēki noliekas, ka mīlestībai ir kaut kāda vērtība, ka mīlestībai ir kaut kāda jēga, vajadzība, tās prakses. Tur es varētu jautāt jums, vai mēs tiešām redzam, kā tā prakse tiek izdzīvota. Un tai vietā, lai mīlestībā mēs domātu par otru un lai liktu otru priekšā vairāk. Tās vērtība ar vien vairāk un vairāk mūsu sabiedrībā un vispār arī mūsu dzīvēs tiek izaicināta un bieži vien liekas, ka tas ir pēdējā lieta, ko tajā mirklī būtu jādara. Kad mums attiecības trūkst vīriešu un sieviešu starpā, vīru un sievu, draugu, vecāku, kolēģu, ģimenes starpā, mēs ģimenes starpā nemākam vairs mīlestībā sarunāties. Mums ir savi pieņēmumi par ģimenes statusiem, kā jābūt, un mēs skatāmies, un mēs gribētu varbūt pat pateikt, bet mēs nemākam, kā jau mēs dzirdējām liecību. Kad uzreiz ir kaut kādas nievas, iespējams par tēmām, kas ir svarīgas, uzreiz ir kaut kāda aizsprieduma. Un nav pat jāiziet pat garīgos līmeņos, nav pat jāiziet kaut kādos kristīgās tematikās, bet ikdienas sadzīves kaut kādās lietās. Kur ir tā mīlestība, kur mēs visi sakam, jā, mēs viņu gribam, bet izdzīvot kaut kā nesanāk visu laiku.
Un tad mēs viņu minimizējam, un arvien kļūstam vien praktiskāk un racionālāk, un arvien tādi, uz izdzīvošanas, kā saka, fāzē balstīti. Un rezultātā mēs jau paši sākam aizmirst, ko īstenībā nozīmē mīlestība, kur mēs vispār gūstam mīlestību, kā kristieši. Kāpēc mēs sakam mīlestību tik daudz, kad mēs nākam dievkalpojumos, dievtuvumos? Tāpēc, ka mīlestībai ir kaut kāds pirmavots, mīlestībai ir kaut kāds pirmsākums, kas ir kas ir tā pirmā tērcīte, no kuras viss pārējais mešs ir uzplaucis, viss pārējais dārs ir uzplaucis. Kad Jēzus saka, ka Tēvs man ir mīlējis, ko viņš citiem vārdiem saka? Viņš saka, ka Tēvs 100%, bez nekādām robežām par mani ir grādājis, rūpējis. Tā es teikt gribu par jums to darīt. Un palieciet šajā apziņā, palieciet kopā ar mani, ka es par jums gribu pilnībā gādāt, pilnībā rūpēties, pilnībā sevi iztukšot jūsu dēļ, tāpat kā Tēvs mani pilnībā deva, pilnībā iztukšoja. Šodienas kontekstā tā ir kļūst vien grūtāk un grūtāk lieta. Jo realitāte ir tāda, ka mēs neesam gatavi. Mēs nevaram vairs pilnībā to izdarīt, jo mēs jau neizjūtam, ka kāds to izdarīt par mums pilnībā. Kā tev tagad tiešām būt tam visu laiku spērs to soli un gatavs ziedot sevi, ja tu neizjūti, ka kāds tevis dēļ to dara? Ja tu aizmirsti, no kurienes tu saņem to mīlestības piepildījumu, kur es viņu saņemu. Mēs minēju par savas mammas šķiršanos, un es viņai sludinu, mums ir labas sarunas, bet es redzu, ka viņai ir grūti saprast to esenci, ka Dievs viņu mīl. Jo viņai sajūt, ka viņa ir tik daudz darījusi, viņa ir tik daudz devusi, viņa ir tik daudz ziedojusi. Kur viņai atpakaļ? Ļaut Bībeles vārdiem, lai man sit pa vaigu otrs laiku. Ja, ziedot sevi, iztukšot sevi, kur mana mīlestība, kur es būšu? Jēzus saka, viņš saka, kā Tēvs, tā es, un tagad jūs palieciet tajā. Runājot par Dieva mīlestību, mums izceļamas divas lietas. Viena no lietām ir tā, ka Dieva mīlestība neapsola atmest dzīves izaicinājumus. Tā neapsola atmest cīņas, pārdzīvojumus un kaut kādu pieaugšanu mūsos, jo mēs neviens neesam tik perfekts, ka mēs varētu noiet tādā paklausībā, ka mēs nekad nepaskatīsimies pa labi, pa kreisi. Un mēs nedzīvojam tādā pasaulē, kur mums visi apkārt var noiet kā pa diedziņu. Kad viens apkārt nekad nekļūdīsies. Kad nebūs tā reize, ka kāds pateiks, ko nevajadzēja pateikt, vai izdarīs, ko nevajadzēja varbūt neizdarīs. Mīlestība neapsola atmest tos izaicinājumus, ko mēs piedzīvojam. Bet otrā lieta, Dieva mīlestība sola būt līdzās vienmēr un visur. Tad, kad tu būsi savā augšienē, Dieva mīlestība ir klāt. Dievs tur ir klāt, Tēvs ir ar tevi, Jēzus ir klāt. Tad, kad tu esi apakšā, kad tu esi tajā peklē, ka šķiet, tu esi tik daudz atdevis un tev neviena nav, tur arī Jēzus ir klāt. Tur arī Tēvs ir klāt pie tevis. Tad, kad mēs ejam cauri šī tuvība mūs arvien jaunu un jaunu mēģina apliecināt, nāc, uzticies man, es šeit esmu. Un kā jau es iepriekš runāju, mēs domājam par psalmu, tas nenāk no tā, ka es tagad kaut ko esmu sapratis vairāk, vai es tagad varu izdarīt, vai es tagad būšu gudrāks, un es tagad, redz kā tā mīlestība. Nē, tas vispirms nāk, tāpēc, ka Dievs mūs ir mīlējis. Tāpēc, ka Jēzus saka, kā Tēvs mani mīlējis, tā kā es jūs esmu mīlējis, palieciet tajā mīlestībā ar to, ko es esmu piedzīvojis, jo tas ir tas pirmavots. Tu neatradīsi tīrāku, skaidrāku un patiesāku ūdeni kā pie tā pirmavota. Tur meklēt, un tu slāpsi. Tur lūkoties, un tu neatradīsi. 139. psalms mums ir spēcīgs atgādinājums. 139. psalmā no 7. līdz 14. pantam. Kurp lai es aizēju no tava gara? Kurp lai es bēgu no tava vaiga?
Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Tātad mīlestība tur ir. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Tātad mīlestība tur ir. Ja man būtu rītausmas spāri un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka, un tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu galīga tumsa, lai mani apklāja, un par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, jo tumsība tev būtu kā gaisma. Jo tu esi radījis manas īkstes, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķīgi radīts. Brīnišķīgi tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Šī nav tā mīlestība, kas ir piedāvāta dzīves tām mīlestībām, ko es minēju par to mulenrūšu piemēru, vai ko mēs kā cilvēki saprotam kā mīlestību. Jo mūsu izpratnē kaut kur robežai ir jāpastāv. Cik daudz no manis tiks prasīts? Kur beigsies tā prasīšana? Un Dievs saka, es vispār nerunāju tādos rāmjos, jo nekur tu nevari aiziet no manis, kur es nebūtu kopā ar tevi, kur es nemīlētu tevi ar to pašu mīlestību, kur es mīlēju savu dēlu. Un ja tu paliec manā dēlā, tad tu sapratīsi un tu piedzīvos to mīlestību. Tā ir tā unikālā lieta, kas šajā receptē ir, ka viņai nav šķīvis sākuma punkts un beigu punkts. Tu viņu varētu liet un mērcēties viņā un iet un viņa visur būtu. Viņai nav, kā mēs teiktu, viņa bija kad sākums, kad gals, viņai nav robežu. Tāds, kāds ir Dievs, tāda ir viņa mīlestība pret mums. Kad es skatos uz šodienu, tas ir mans skatījums, bet es redzu, ka mēs dzīvojam ļoti lielā sausumā. It kā mums uz šķieri būtu tie kartupeļi tik ļoti izžuvuši, ka mums pietrūkst tās mīlestības mērķis, kas viņu vienkārši piepildītu. Un ka mēs to kumosu paņemtu, mēs, tas kā ir. Šī mīlestība mums pilnībā atklājās pie krusta. Šī mīlestība mums pilnībā atklājās, ka Dievs bija gatavs ziedot visu sevi, bez nekādām robežām. Lai tikai šodien ticībā tu un es, lai mēs varētu piedzīvot, kādu šī mīlestība izskatās, kad nav tās taisnības viņai klāt, bet tā taisnība jau ir samaksāta par mums. Jo ja būtu taisnība un mīlestība kopā, draugi, tad tā vairs nebūtu tā žēlastība, ko mēs šodien piedzīvojam. 1. Jāņa vēstulē 3. nodaļā 1. pantā ir rakstīts šādi. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādai esam. Es teikšu atklāti, es jūtos mazliet tā nērti, cik daudz var ļaut savu bērnam šajā mirklī uz šeit darboties. Tā kā viņš guļ, vai man viņš ir jāapsauc, vai tā kā viņš apsēžās. Tas piedās. Pirkstiņi. Ui, sadarētās. Visu labi, šeit neapsauc. Šies piedās, jā. Paldies. Es nezinu, cik daudz, jo mums ir cilvēkiem pieņemtā robeža. Cik tālu ir mīlestība? Ja, vai šis nav tagad, es pret jums neizturos pret mīlestībā necienīgi? Vai jūs varbūt neuzlūkojat, domājat, bērni, labi, tagad varbūt nē, viņš tagad ir noskums, bet pirms tam, ja, kad spēlējās šeit, tad bišķi jau sākot grozīties pa zemi. Jēzus saka, viņš saka, redziet, kādu mīlestību Tēvs mums parādīs, ka mēs tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Ja mēs zinām par bērniem, es teiktu, šis galīgi nebija ne tas trakākais, ne arī tas nepierastākais, ko varētu redzēt, kā bērni uzvedās. Un tajā pašā laikā Dievs mūs joprojām uzlūkā tajā mīlestībā, ka bērni neuztraucās, ko tie pārējie domās. Jā, ja viņš kā tēvs zina, viņš kā tēvs savāks mūs kā bērns, viņš mūs mācīs. Bet vienmēr viņš mūs mīlēs, viņš mūs uzlūkos kā tos bērnus, kur viņš saka, laidiet.
Laidiet pie manis tos bērniņus, laidiet viņus. Nāciet pie manis. Es gribu jums dāvāt sevi. Es jums gribu dāvāt savu mīlestību, kas nebeidzas. Un tā ir tā pirmā lieta, tas ir tas unikālums, kas ir tajā mīlestības mērcē, kas nāk no Dieva. Viņa nekad neizžūst, viņa nekad nepaliek sausa, viņa nekad nepaliek negaršīga. Tā Dieva mīlestība vienmēr ir vislabākais, kas var būt pāri visam, kas mūsu dzīvēs ir. Tā ir mīlestība, kas mūs pārņem, un Dievs grib, lai mēs zinām to. Un tāpēc, ja es saku, tā kā Tēvs mani, tā es jūs, jo es zinu, Dievs zina, Jēzus zina, kāda tā mīlestība ir labāk par jebkuru citu. Un šeit es tieši tāpat jūs gribu. Tāpēc palieciet manā mīlestībā. Un tad ir tas jautājums par to tehnisko izpildījumu, jautājums par to, kā man to izdzīvot. Labi, viens ir man mēģināt tagad saprast, ka Dievs mani mīl, bet tagad man kaut kā tas jāpraktizē, vai ne? Un tad mums šķiet nāk augstākais bauslis palīgā. Marka evaņģēlijā rakstīts. Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un viņam sacīja: kurš ir augstākais bauslis par visiem? Jēzus atbildēja: augstākais ir: klausies, Izraēl, tas kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu, cita lielāka bausla par šiem nav. Un rakstu mācītājs viņam sacīja: gan labi, mācītāji, tas ir tiesa, ko tu esi sacījis. Viens vienīgs Dievs ir, un cita nav kā viņš vien, un to mīlēt no visas sirds, un visa prāta, un no visas dvēseles, un no visas spēka, un tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Tas ir vairāk nekā visi dedzināmie un citi upuri. Un šī vieta vienkārši man. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis uz to sacīja: tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens teiks neuzdrošinās viņam jautāt. Ir labi, ka mēs tās zināmās raksturvietas palasam vēl apkārtējos citos evaņģēlijos, jo šo raksturvietu mēs varam atrast visos sinoptiskajos, tas visos trijos, Marka, Mateja, Lūkas, bet katros tās bišku niansītes, ko tas evaņģēlijs ir uzcēlis. Šeit ļoti interesanta nianse par šo vīru, par šo rakstu mācītāju, par cilvēku, kurš acīm redzot, viņš saka: jā, es esmu sapratis, ka ir vairāk tikai par to likumu, ko mēs pildam. Ir vairāk tikai par to praksi, par to rituālu, par ko Jēzus pārmet farizējiem. Ir vairāk par to kaut kas daudz dziļāks, daudz būtiskāks. Tā esence tajā manā izdzīvošanā, tajā manas ticības, manas reliģijas, manas kultūras izdzīvošanā, šī ir esence, un es varu, kad es viņu dzirdu, ka man viņu pasaka, es saku: jā, tā ir patiesība. Jā. Tiešām manas sirds ir vilkusies uz šo, un ko Jēzus saka? Tu neesi tālu no Dieva valstības. Tu esi satvēris kaut ko tādu, kas ir pāri visam, kas tev ir pievedis tik tuvu pie tās realitātes, ko es vēlos dot tik vienam cilvēkam. Mulenrūžas tās mīlas dziesmas, ko es minēju laikā, tas praktiskais apliecinājums tam, ka tagad tā mīlestība ir iestājusies. Bija, ka dziesmas beigās viņa laimīgi savijās skūpstā un kamera paceļās un mēnesis dzied pēdējo akordu, kad tagad mīle ir uzplaukusi. Un skaista tā mīle. Un tad abi divi varoņi tajā nododās. Pēc tam sako montāžu par to, kā viņiem šī mīles dzīve iet, un cik ļoti karsti tajā viņā ir, kā viņiem ir smiekli, jautrība, skūpsti, tuvība, mīlums un viss cits. Tas varbūt mazliet provocējošs jautājums, bet ja paņemtu un uztaisītu montāžu tagad no tavas dzīves, teiksim, pēdējām dažām nedēļām, vai cilvēks, kurš tevi nepazītu, kurš nezinātu, viņš skatoties šo montāžu, viņš varētu teikt: jā, šis cilvēks mīl
vai arī viņš ir mīlēts. Šis cilvēks, viņam mīlestība no viņas staru ārā. Un tu varētu izvēlēties no savas dzīves labākos katrus. Saliec, ko tu gribi iekšā. Savus labākos dzīves mirkļus. Vai būtu tā, ka kāds no manas, tagad paskatoties, tiešām izmantot vārdu mīlestību, lai to raksturotu? Kad mēs cenšamies to aptvert, to Dieva mīlestību, mēs nevaram aizbēgt no augstākā bauša. Mīlestība pirmkārt pret Dievu, ar ko Jēzus sāk, tā kā tēvs mani mīl, kā attiecības man ir ar tēvu, es zinu šīs attiecības. Tā ir attiecības pēc tam ar tuvāko, tāpat kā ar sev pašu. Tā ir tā praktiskā dzīve, kurā mēs to mīlestību, viņu vai nu ir tad, vai nav. Un kas interesantākais ir tas, ka tas nesāks ar mums, draugi. Tas sāks ar to, kā Dievs mūs mīl, kā viņš mūs grib pārpildīt, apliecināt atkal un atkal, cik ļoti viņš dara labu mums. Lai mīlestība, kas mūsos nāk, nevis ir kaut kāda piespiedu rīcība vai darba, kas vienkārši caur zobiem un cik daudz es to darīšu, bet man nav labāk tev ko dot, kā tas, ko es esmu saņēmis. Tā kā es esmu saņēmis mīlestību, tā es gribu arī tev dot, jo es zinu, ka tas ir labākais šajā dzīvē. Tas man ir bijis labākais. Un es gribu to dot arī tev. Un tad dažas raksturvietas par to, dažas raksturvietas no Bībeles. Viena no 5. Mūzes grāmatas 7. nodaļa, 7. pants, 78. Ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā no visām tautām, tas kungs jums ir bijis labvēlīgs un ir jūs izredzējis. Jūs jau esat mazākā no visām tautām, bet tāpēc, ka viņš jūs ir mīlējis un jums tur solījumu, ko viņš jūsu tēviem ar zvērustu ir apstiprinājis. Tāpēc tas kungs ir jūs izvedis ar stipru roku un izglābs no verdzības nama, no faraona, Ēģiptes ķēniņa rokas. Tad no jaunās derības Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas. Bet pirms Paskās svētkiem zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīs savējiem, ko tas šī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Turpat dažus pantus uz priekšu šajā nodaļā. Jēzus saka mācekļiem, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tām visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tad jau mans pieminētā, kā tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Pirmā Jāņa vēstulē. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzīts, jo Dievs ir mīlestība. Redzam ir kļūsi Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlējis un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Un tad dažo pantus priekšu, tajā pašā 1. Jāņa vēstules 4. nodaļā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un būtu vēl daudz citas raksturvietas, kuras mēs varētu lasīt, un ja mēs sāktu tiešām vilkt ārā, kur Dieva mīlestība izpaužās caur rakstiem, tad mēs varētu visus predīt, vienkārši lasīt rakstus. Varbūt kādreiz arī to būtu labi izdarīt. Daudzi no mums jautā, un arī es esmu jautājis un meklējis, bet kā es varu izdzīvot to mīlestību? Man vienkārši nav ne tā sajūta, ne tā gribas spēka, pat ne tāda vēlme, kas man būtu to darīt, pat automātiski vienkārši, ka zināt, tas ir labi, es to izdarīšu. Agrāk es to mēģināju pamatot un arī sludināt ar tādiem gudriem argumentiem un mācīt, kā mums mīlēt, bet jo es arī augu vairāk, jo es vairāk iepazīstu Dieva mīlestību,
tad man jautājums paliek tikai viens, vai es un vai tu zini, cik ļoti Dievs tevi jau tagad mīl. Un vai tu zini, kā šī mīlestība izpauž? Jo viens ir tas, ka mēs sakam draudzē, jā, Dievs mani mīl, bet kā? Tu vari pastāstīt par to mīlestību. Tu vari liecināt par viņu. Tu vari savā dzīvē dzīvot tā, ka tev no malas tavs tuvākais viņš redzēs, kaut kas šajā cilvēkā ir savādāks nekā viņā ir bijis. Un es neprasu tev un nelieku tev tagad mēģināt mākslīgi pārmainīt kaut kādus savus darbus, tad tagad es mēģināšu mīlestības darbus darīt. Nē, draugi. Es jums jautāju, vai tu pazīsti savu Dievu, kurš jau ir darījis mīlestības darbus pie tevis? Vai tu zini, ko viņš saka par tevi? Vai tu zini, ko viņš tevis dēļ ir izdarījis? Vai tu zini to personīgu attieksmi, kur viņš tev ir parādījis? Jo viņš ir mīlestības pirmavots. Viņš ir tās devējs, viņš ir tās apsolītājs, viņš ir šīs derības uzturētājs, viņš ir piepildītājs tam. Viņš mūs apgādā tad, kad mums pašiem ir par maz. Viņš nāk un dod no savas puses nekurstoši. Viņš nesūdzās. Viņš nenopūšās, kad mēs atkal sakam, mums atkal pietrūks, mums atkal vajag. Viņš ir kā tēvs, kurš priecājās par savu bērnu, kurš piesker un ienāk klēpī un grib būt klāt. Un es šajā brīdī esmu ļoti priecīgs, ka mans dēls izvēlās pie manis nākt. Un tāpat es ticu, ka mūsu debes tēvs priecājas, kad mēs kā bērni sakam, tēti, es gribu tavu mīlestības sajūst, es vienkārši gribu tev uz pleca pagulēt. Ja tev ir jautājums par to, kā praktiski man to mīlestību tagad aptvert un izdzīvot, iepazīsti Dievu, kurš tevi jau ir mīlējis, kurš jau tevi ir sargājis, kurš tev jau ir devis spēku, kurš tev ir paslēpis tad, kad bija grūti, un kurš tev ir devis spēku stāties pretī tad, kad tev bija jācīnās un jāpastāv. Mana dēla vieno mīļākajām mūtnītēm šobrīd ir, viņš atklājas seriālu Superbook, varbūt kāds no jums zina bērnu tādu seriālu, kas ir Bībeles stāstiņi. Viņa mīļākais šobrīd sērija, ko mēs mājās gandrīz katru dienu skatāmies. Ir kāda? Ko tev patīk skatīties uz vairāk? Neteiksi? Par Dāvidu un Goliātu. Un pirmās reizes to, protams, es jau zinu Dāvids Goliāts, bet tā, kad tu viņu skaties jau 20. reizi, tu sāc mazliet jau tā, labi, viņš ko padomāt kaut ko, tā pavērot, kā tie seriāli darbi, kā viņi mēģinājuši to Dāvidu. Kāds tas Dāvids kā paši, tu sāc, ko tu darīsi, tu viņam viņš skatās un tā domas aiziet. Un ar kādu mīlestību, un ar kādu pārliecību no Dieva, ko viņš zina, Dievs būs šīs kaujas uzvarētājs. Dievs būs tas, kurš izdarīs. Tas, ka Dievs negrib, lai notiek nekas ļauns ar manu tautu. Un mazais Dāvids stājas pretī lieliem Goliātam. Tātad mīlestība, kas nāk no Dieva, viņa ir unikāla, jo viņa izpaužas bez robežām, caur personu, kas mirus pie krusta, caur intīmām attiecībām, kuras nekad neizsīkst. Un mēs to mīlestību uz savas ārts varam izdzīvot un piedzīvot un arī redzēt, kā viņi pie mums izpaužās, kad mēs sākam domāt par to augstāko bausli, kad mēs domājam par Dievu, kad mēs sākam iemīlēt viņa vārdu, iemīlēt, iedziļināties, mēģināt ļaut viņam atklāties pie mums, tā, lai mēs to varam dot arī saviem tuvākajiem un arī par sevi tā mīlēt. Un tad tā trešā lieta, ko es sākumā minēju, kas mums paliek pārtas novērtējums. Mēs tagad varam novērtēt, vai bija tā mīlestība vai nebija. Kā mēs varam tagad to redzēt? Kas mums ir tas, vai tiešām kaut kas manā dzīvē tāds ir? Un man ir 2 mazi stāstīņi no tā, un viens no tiem bija, kad es rakstīju es tieši sāku šo rakstīt, un man ienāca atmiņa no manas 5. klases, un šī atmiņa man ienāca caur smaržu, ko es pēkšņi sasmaržoju, bija tik dīvaini to. Es domāju, wow, dalīt to vai ne, es domāju, bet man šķiet, ka man tas atbilst tai mīlestības atzinumā. Un tas es mācījos 5. klasē Katoļu ģimnāzijā Rīgā, un mums kafejnīca bija tāda saspiesta maza vietiņa, kur mēs gājām, un tur vienmēr
kas saka, tu sev gājām, un tad turpat blakus bija tā mises telpa, kur mēs gājām, kas saka, jaunieši. Nu, es zinu, mēs drīz darām, viss kārtībā. Bet es nebiju atminējies, ka tā vieta, kas man to asociējās smarža. Un es nezinu, kas tajā smaržā bija, bet es iegāju un es jutos labi tajā kafejnīcā. Es nezinu, kāpēc, bet bija tā sajūta, kad viss būs kārtībā. Tā kā es varēšu aiziet uz ieskaitēm, tur uz stundām un visu, un tur bija vienkārši labi. Un es nevaru, tagad es domāju šo rakstu, domāju tās sajūta atnāsot, bet kā es to citādāk varu pateikt, kad es biju mīlēts tajā mirklī. Tā bija tāda vienkārši praktiska mīlestības izpausme, kas bija tajā, un pēkšņi man atnāca katmiņa. Dievs man kā uzdāvināja. Vēl viens stāsts man ir, ka es beidzu augstskolu. Es beidzu augstskolu mūzikas akadēmiju, un mans vienīgais, man bija ļoti labs atzīmes, bet es mūzikas literatūrā nokārtoju gala eksāmenu uz 6. Un es, protams, ļoti pārdzīvoju, es domāju, bāc, es laikam uz 8, 9, un es cerēju uz stipendiju, un es nokārtoju uz 6, un man tāds, viss man stipendija norakstīta. Es domāju, varbūt tas stāties uz maģistriem, varbūt kaut citu augstskolu. Es ļoti pārdzīvoju. Es atceros, es izgāju ārā no mūzikas akadēmijas, un es burtiski izejot ārā pa dažiem soļiem, un man pārņēma. Es citādi nevaru apsīt, ka tāds sajūta, ka es ar tādu siltumu tiku apņemts apkārt. Ar tādu siltumu es tiku apņemts, un tā sajūta iekšā bija tāda, viss kārtībā, neuztraucies par to 6. Viss kārtībā. Tas būs labi. Es teiktu, pēc domāju, es teiktu, ka tādā vannā iemērcētas siltā ūdī, siltā pienā es biju. Un tā sajūta bija tik neparasta, ka es tādu sajūtu arī neesmu otrais izdzīvojis. Tas nebija tā, ka man tur silts, es domāju, būtu silts vējš, vai tur silta laikapstākļi, vasara un tā. Nē, tas bija kaut kas no iekšienes tā. Tā kā, ka tev tā kā šitā apņēma. Un vienkārši samīroja un viss labi, neuztraucies. Un man nekad tas 6 dzīvē nav traucējis. Viņš man vienīgi kā laba liecība, ko es atceros dzīvē. Bet man viņš nekad nav bijis vairs problēma, jo es esmu aizgājis dzīves ceļā, kur viņš tur ir, bet neietekmē tādā ziņā, kā es biju baidījies. Man šāds stāsts būtu daudz, bet mums katram, ja mēs tā mazliet padomājam, mēs mazliet reflektējam par šo, ko mēs jau runājam, par to mīlestību, par to mīlestības bezrobežību, par to mīlestības izpausmu, kā Dievs mums to parāda, kā viņš jau ir parādījis. Es domāju, mums katram būtu kāds stāsts un kāds notikums, kur mēs varētu teikt, jā, kaut kas tur bija. Kaut kas tur bija vairāk. Bet lielākoties tā realitāte ir tāda, ka mēs nezinām. Jo tad, kad mēs parādām mīlestību otram, tas jau ir tas otrs cilvēks, kurš to ir sapratis, kurš kaut ko ir piedzīvojis vairāk no mums. Un mēs jau paši reti esam, kā mēs arī dzirdējām šeit, mēs reti sakam viens otram, es tevi mīlu. Es mēģinu savā ģimenē to teikt. Arī mēs mēģinām kultivēt šo praksi, nevis vienkārši ķekša pēc, bet tāpēc, ka es vēlos, lai mēs to sakām. Jo man viņi ir svarīgi, lai to zina. Un man šad tad ir bijuši kaut kādas situācijas, kur cilvēks ir pienācis klāt un teica, klau par to reizi, kas tur kaut kur tur bija īstenībā, baigi labi viss, un es tā, forši, un tātad kaut ko Dievs izmantojis, kaut kur tā mīlestība parādījusies. Ja man vajag zināt, vai Dievs mani mīl, man ir savas pieredzes. Es saku, man ir sava altāri, kā vecajā derībā, kad viņi izgāja no Ēģiptes zemes apsolīto zemi, ko viņam Dievs lika darīt, būvēt altārus akmens. Kāpēc viņš teica, būvējiet un upurējiet šajā vietā, lai jūs atcerētos, ko Dievs kungs jums ir darījis. Viņi pārgāja pāri jūrai, altārus upurējiet, lai atcerētos, ko Dievs darījis. Ja? Bija kalnā, tāpēc tieši ļoti tas viss par to, kāpēc altārus, kur upurē zelta teļu un tam līdzīgi tas viss. Bet Dievs lika upurēt. Un Dievs lika teikt, būvējiet šeit, lai jūs atcerētos, lai jūs zinātu, ko es tas kungs jums esmu darījis. Un es ticu jums katram dzīvē, jūs padomājat, viens otrs altārs varētu atrasties, kur jūs domājat, nebija. Tur bija visiem apstākļi, bija citādi, bet šis mirklis. Un ja jūs to gribat zināt vairāk, ko Dievs ir darījis, mums ir Dieva vārds, kurš mums stāsta to, ko mēs varam lasīt.
Par mīlestību, kas mūs aptver, kas iespīd visneredzamākajās mūsu dzīves vietās, visšaurākajās vietās. Un tomēr apliecina sevi. Un ir labi, ja mēs kā draugi cits citam, kā kristiešu brāļi, nebaidamies pateikt, ka varbūt kāds cits brālis vai māsa ir bijusi par svētību. Jo tas mums visiem ir vajadzīgs. Ka mēs pieredzam un dzirdam, ka tā mīlestība uz to riņķi iet, ka viņa draudzē pastāv. Tūlīt mēs beigsim. Jēzus, viņš mūs turpina mīlēt. Viņš mūs turpina mīlēt, kā viņš mums ir mīlējis līdz šim, bet viņam ir ļoti skaidrs šī ķēdīte, kā tēvs mani, tā es jūs tagad palieciet. Un ja mēs gribam piedzīvot un būt par šīs dzīvē, par kaut ko vairāk, par tādiem izžūšiem sausiņiem, kas augst to mīlestību, bet nevar atrast, mums ir jāuzticās šim te Jēzus modelim, ja tā var teikt. Ka mēs nākam pie Tēva, mēs uzticamies viņam, mēs redzam, ko viņš darīs caur savu dēlu, un mēs paliekam viņa dēla ticībā, atzīstot, ka viņa mīlestība ir pilnīga.